Labrīt. Okay. Jā, es esmu biedrības Zaļā brīvība vadītājs, bet arī vides eksperts ar izglītību, pieredzi. Tāpēc varu pastāstīt jums arī par šiem jautājumiem. Mēs, biedrība Zaļā brīvība, mūsu pamata uzdevums ir informēt sabiedrību, lai veicinātu pāreju uz ilgspējīgu sabiedrību, kur mēs dzīvojam harmonijā ar vidi, dabu. Mēs nodarbojamies gan ar interešu aizstāvību, gan izglītošanas aktivitātēm, gan nedaudz pētniecību. Mūsu tie galvenie temati ir klimats, ir tā skaitā enerģētika, ir aprits ekonomika, arī bioloģiskā daudzveidība, ilgspējīgs dzīvesveids, ilgspējīgs patēriņš. Un, protams, līdz ar to daudz šie jautājumi, kas šajā ciklā izskan, šajā nodarbībā izskanēs, un arī tālākajās nodarbībās ir kaut kas, ar ko mēs saskaramies un strādājam. Jā, tātad šērošu savu ekrānu. Ceru, ka redzat. Jā, man ir redzams. Jā, Labi. ļoti labi. Paldies, Maksi. Nu jā, kā jau Žaneta pieteica, tad stāstīšu par enerģijas un ūdens resursu racionālu izmantošanu izmēlības nozarē. Ar enerģiju domājot ne tikai elektroenerģiju, bet arī siltumenerģiju, kas varbūt ir tāds būtiskākā lieta, ko mēs vairāk varam ietekmēt. Un tāds īsts ievads par viesmīlības nozari un turismu. Principā šai nozarei ir vispār liela ietekme uz vidi, ir negatīva ietekme arī, un tāpēc ir būtiski, ka par šiem jautājumiem mēs runājam un kopīgi virzamies uz labāku saimniekošanu, uz šīs ietekmes mazināšanu. Jo, protams, arī turisma nozare vispār ir atkarīga no tā, ka mēs kā sabiedrība esam tādā labklājīgā stāvoklī, stabilā, un ja cilvēki nodarbojas ar turismu, tas nozīmē drīzāk, ka mums iet labi. Un līdz ar to tas ir arī, protams, pašu turismu nozares pārstāvju interesēs, lai mēs arī turpmāk dzīvotu labklājīgā veidā, lai mēs neradītu kaut kādas krīzes paši, tieši, netieši, runājot par vides piesārņojumu, klimata pārmaiņām, kuri faktiski šīs krīzes turpinās un kļūst aizvien nopietnākas, tad tās apdraud arī pašu nozari. Nu jā, un šodien precīzāk mēs runāsim vispirms par enerģijas jautājumiem, par siltumu, par elektroenerģiju, kā viesunamos, viesnīcās vai kempingos, kā šos jautājumus, par ko domāt šajā kontekstā, kas ir tās lielās ietekmes, ko mēs varētu darīt. Un tad mēs runāsim arī par ūdens resursiem divos rakursos. Viens ir, kā mēs varētu samazināt ūdens patēriņu, ko mēs vispār paņemam no dabas. Un otrs ir, kā mēs varētu to ūdeni, ko mēs laižam atpakaļ dabā, kā mēs varētu viņu pēc iespējas mazāk piesārņot, pēc iespējas mazāk ietekmi atstāt. Bet pirms sākuma pavisam neliela atkāpe. Kāpēc par to domāt? Nedaudz jau sāku runāt, bet šeit ir tāda laba ilustrācija. Šis ir 25. gadā atjaunots tāds grafiks, kas parāda dažādas mūsu cilvēku ietekmes uz vidi, uz dabu, uz planētu, un tās ir novērtētas, vai mēs pārsniedzam planētas robežas konkrētajā jautājumā vai ne. Te ir vērtēts 9 aspekti. Tur ir klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības sarukums, tur ir ķīmiskais piesārņojums, tas novel entities ir, kas augšpusē redzams, kā tās ļoti liels, tas ir cilvēku radītās ķīmiskās vielas, kas nokļūst vidē vienalga vai caur skursteni, vai caur notekūdeņiem, vai kādā citādā veidā. Tur ir arī okeāna paskābināšanās, ir fosforu slāpekļa piesārņojums, kas lielākoties notiek ar notekūdeņiem vai no lauksaimniecības zemēm. Un vienkārši šis grafiks parāda to, ka mēs šobrīd pārkāpjam veselu 7 no šīm te robežām ļoti nopietnā veidā.
Ko nozīmē, ka mēs pārkāpjam? Tas nozīmē, ka mēs paņemam no nākotnes, mēs tērējam nākotnes resursus, mēs dzīvojam rītdienai un šodienai, bet nedomājam par tālāku, vai nepietiekami domājam, nepietiekami daram. Un tas nozīmē, ka šobrīd varbūt vēl ir labi, bet pavisam drīzumā un jau mēs redzam, parādās nopietnas problēmas, un tas nav tikai kaut kāda abstrakta vide kaut kur, kaut kāda cita joma, vai kaut kāda daba kaut kur, bet tas viss viss ir atkarīgs, mēs esam atkarīgi no šīs te dabas stāvokļa, vidas stāvokļa tiešā veidā. Mūsu labklājība, mūsu veselība, tautsēmniecība, visas ekonomiskās nozares, un tiklīdz kaut kur parādās problēmas, piemēram, klimata pārmaiņās, mēs ļoti labi redzam tā. Tas viss atsaucas arī uz mums tieši vai netieši. Un tad šīs dienas temata kontekstā, kas ir tās problēmas, ko mēs veicinām enerģijas ūdens resursu jomā, protams, pirmais ir globālā sasilšana, klimata krīze, mums mainās klimats, un kas rada un radīs nopietnas problēmas. Tad ir ķīmiskais piesārņojums, tas ir tas cilvēku radīto vielu piesārņojums, ko mēs ar notekūdeņiem vai caur skursteni, piemēram, radam. Bioloģiskās daudzveidības zudums netiešā veidā ar to, ka mēs piesārņojam ūdens resursus vai izmainām klimatu tādā veidā, ka sugas nespēja pielāgoties un izzūd. Un, protams, ūdens piesārņojums pats par sevi. Tas ir tās galvenās jomas, galvenās problēmas, ko mēs rādām caur enerģijas un ūdens resursu jomu. Un tāds viens grafiks tikai par to klimata pārmaiņām. Tas gan ir tikai viena no visām problēmām, bet viena no akūtākajām, ka klimats jau ir izmainījies cilvēku darbības rezultātā, un tas varētu likties 1 grāds, nekas jau tāds nav. Mums pašiem liekas, ka tā tīri subjektīvi 1 grāds tas neko daudz nemaina, bet tādā planetārā kontekstā tas maina ļoti daudz, jo dažu grādu starpību var noteikt, vai zemeslodes ir ledus laikmets vai sasilšanas periods, un tam ir potenciāls izjaukt esošo līdzsvaru un padarīt reģionus neapdzīvojumus vai aplūdušus. Un, protams, arī tas, ka ir bezprecedenta ātrumā šī uzkaršana. Un tas galvenās ietekmes ir sausums, ugunsgrēki, plūdi, dažādas stihijas. Un varētu likties, ka tas notiek kaut kur lielākoties, jau tas smagākās lietas notiek kaut kur citur, bet tas viss. Bet arī mēs to izjūtam. Tas tiešā veidā ietekmē, protams, turisma nozari ļoti tieši ietekmē. Un skaidrs, ka arī pat, ja kaut kur citur ir tās lielākās problēmas, tad tur, kur cilvēki, piemēram, nespēja vairs dzīvot, tad cilvēki liels masas viņiem kaut kur jādodas, un tas savukārt izsauc migrācijas, ģeopolitiskas krīzes. Tāpēc tas ir tiešā veidā arī mūsu interesi, lai mēs mazinātu šīs negatīvās ietekmes un piedalītos šajā visā procesā ar savu līdzatbildību, kā mēs savu uzņēmējdarbību veidojam. Protams, sugas, kuras nespēja pielāgoties, un mēs varam paredzēt, ka varētu vairs nebūt drīz, diemžēl. Labi, ķersimies klāt pie konkrētiem jautājumiem, tātad par enerģijas patēriņu viesmīlības jomā. Kas ir tie lielākie enerģijas patērētāji? Te es skatos kopā gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju. Tad pirmā lielākā joma, tas ir apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana. Mūsu reģionā tas vairāk tieši ir, protams, apkure, bet pieļauju, ka aizvien vairāk pieaug. Karstumviļņos vasarās arī nepieciešamība pēc gaisa kondicionēšanas. Otrā lielā ietekme ir ūdens uzsildīšana, kas ir vajadzīgs, protams, vannas istabām, vējas mazgāšanai, virtuvei. Tad ir vējas mazgāšana te atsevišķi, tas, kas arī tāds liels specifisks jautājums, kas viesmīlības nozarei īstenībā ir tāda liela ietekmes joma, šis te vējas jautājums un vējas mazgāšana. Tad ir, protams, arī apgaismojums, gan iekštelpa, gan ārā. Ja ir kaut kādas saldēšanas iekārtas, kaut kādas saldētavas, tad tas ir arī būtisks enerģijas patērētājs. Un
arī ēku siltumizolācija, kas nav gluži kā patērētājs, bet tie ir zudumi, kur mēs vienkārši to, ko esam saražojuši, neliederīgi izlaižam gaisā. Un virtuves aprīkojums arī, protams, un elektroniskās ierīces dažādas, kas ir gan administrācijai, gan viesu mājiņās, numuriņos. Ķersimies pie rīcībām. Tad, kas ir tās būtiskākās rīcības, ko mēs varam darīt, lai gan šo patēriņu samazinātu, gan pāriet uz vidē draudzīgāku enerģiju. Un te ir tādi divas sfēras. Viens ir par to, pirmkārt, kas mums jādara, jāmēģina samazināt šo kopēju enerģijas patēriņu, gan siltuma, gan elektroenerģijas. Un otrs ir, kas ir tas enerģijas avots, ko mēs izmantojam. Un vispirms par šo patērētās enerģijas daudzumu samazināšanu. Tas pirmais lielais un loģiskais, ko mēs droši vien visi nojaušam, ir zudumu samazināšana. Un protams, ka tas ir ēku vai atsevišķu elementu nosiltināšana. Šis ir skaidrs, ka to, kā pirmo soli minēt, varbūt ir arī tā nepareizākais, jo tas ir finansiāli ietilpīgi, un varbūt ir citas lietas, ko ir vieglāk izdarīt uzreiz, bet šī vienkārši ir lieta, kura ir vislielākā ietekme. Tāpēc, ja mēs nopietni gribētu pieķerties šim jautājumam, tad to vajadzētu saprast, vai ir kaut kas. Protams, vispirms energo auditu veicot, saprotot, kur ir tās lielās problēmas, kur mēs zaudējam. Varbūt, ka mums nav jāiet uzreiz uz visu ēkas renovāciju, nosiltināšanu, kas tiešām ir finansiāli ietilpīgi. Bet varbūt ir kaut kāds atsevišķi elementi, ko mēs varam sienu, jumtu nomainīt, un jau situācija būs uzlabosies. Un būtiski, protams, arī ir šo visu uzskaitīt, lai mēs saprastu un tiešām tā sekot līdzi, veidojot kaut kādu savu iekšējo datubāzu uzskaiti, kā mainās mūsu siltumenerģijas elektrības patēriņš. Un skatīt, kam tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs arī, piemēram, lai novērtētu mēs kaut kādu rīcību ieviešam, un mēs varētu paskatīties, vai tam ir ietekme, un kāda tam ir ietekme, vai pēkšņi ir kaut kas, pēkšņi pieaudzis elektroenerģijas patēriņš, un mēģināt saprast uzreiz pietiekami operatīvi, kas ir par iemeslu, un to risināt. Tas, kas ir tāds diezgan būtiski, es pieļauju, es neesmu, protams, viesnīcu, viesunāmu profesionāls. Ir daudz lietas, ko es nezinu, kādas ir ikdienā ir šīs problēmas un pieredzes, un to mēs varēsim padiskutēt vēlāk. Bet tas, kas parādās, kā viens no ieteikumiem ir, ka šiem viesiem ir iespēja regulēt apkuri vai atdzesēšanu. Varbūt ir cilvēki, kuriem nav vajadzīga tik augsta temperatūra, un viņi grib samazināt. Un vienlaikus varbūt ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs šis komforts. Protams, tur ir grūti spriest, vai kopsumā tur ietaupās, bet, ja jau šis pasākums parādās kopā literatūrā, tad iespējams, ka summāri tas tomēr ietaupa enerģiju, ka cilvēks pats var regulēt. Un, protams, šī tehniskā apkope visām gan apsildes, gan dzēsēšanas iekārtām, kas nozīmē ne tikai vienkārši, lai viss tehniski būtu kārtībā, bet tas vienkārši nodrošina to, ka iekārtas darbojas maksimāli energoefektīvā režīmā, vai kaut ko var teikt pieregulēt. Un būtiski ir, kad tas ir tas, ko arī prasa. Es skatījos, ir lietas, ko prasa šī zaļās atslēgas certifikācija. Un kas ir tā loģiski, ka ir šī iekšējā kārtība par tādu standarta temperatūru gan apsildē, gan dzēsēšanai numuriņos. Piemēram, augstajā periodā ir kārtība, uz kādu temperatūru mēs ejam uz augšu, kādu mums vajag minimālo nodrošināt, un attiecīgi arī karstajā periodā, līdz kuram mēs dzēsējam, ja ir šī dzēsēšana vispār piedāvāta. Un tāpat arī iekšējā kārtība par temperatūru tukšajos numuriņos, kas, protams, ir loģisks solis veids, kā ietaupīt, ja vispār mēs varam, protams, regulēt atsevišķi, kā mums ir numuriņos mājiņās šī temperatūra, tad tas ir viens tāds loģisks solis, ko var darīt.
lai samazinātu patēriņu. Un par elektroniskām iekārtām. Jā, protams, tas ir atkarīgs no konkrētā viesunama vai viesnīcas profila, cik daudz tur vai uz vietas tur ir, piemēram, virtuve vai ir veļas mazgātava uz vietas, bet, jo vairāk ir šīs te elektroiekārtas, kuras tiek intensīvi izmantotas, jo lielāk, protams, tas ir lielāks patēriņš, un tas ir kaut kas, ko mēs varam ietekmēt, un ir jāizvēlās pēc iespējas augstāku energoefektivitāti. Tagad pirms 10 gadiem Eiropā tika atjaunot šis te energoefektivitātes tā skala. Vairs nav tur A++, bet tagad A ir augstākais, tad ir B, C, D, E un tā tālāk. Un, ja jūs paskatītos, kas ir tirgu pieejams, bieži vien kaut kādām atsevišķām precēm A, piemēram, nemaz nav pieejams vēl. Tas ir tā doma, ka standarts ir uzlikts tik augsts, lai vienkārši tā nozare ir, kur attīstīties. Lai pagaidām neviens vēl to varbūt nespēja tik augstu energoefektivitāti nodrošināt, bet kāds spēs. Bet šajā kontekstā ir svarīgi saprast, ka tur, protams, ir jāpiet saimnieciski. Jūs, piemēram, skatāties kādu leduskapi, tur iegādāties jaunu, tad varbūt, ka tas, kuram ir B vai pat A, šī skala, viņš varbūt ir ļoti dārgs. Un tad ir vērts parēķināt, vai tas atmaksāsies. Tā, saliekot Excelī, cik daudz kilovatstundas sola ietaupīs gadā mazāk būs, un cik tur vidējā mums ir tā elektroenerģijas cena, un parēķināt, vai tas vispār jebkad atmaksāsies. Protams, vislabāk ir iet uz to maksimālo energoefektivitāti, bet tā pieeja, protams, jāpamata arī tā saimnieciski, varbūt nevienmēr. Tas ir tāds loģiskākais solis. Jā, un par apgaismojumu. Protams, ir skaisti nodrošināt ārtelpām dažādu veidu apgaismojumu, bet tas arī ir kaut kas, ko vajag apdomāt, vai varbūt, kad kaut kā saprast, kas ir tas minimālais labais apjoms, ko mēs apgaismojam, vai ir kaut kāds vietas, varbūt, kur nevajag visu laiku būt apgaismotam, bet kur ieslēdz tikai ar kustību sensoriem. Un, protams, apgaismojumā maksimāli izmantot energoefektīvas spuldzes, LED spuldzes, kas ir ievērojami samazinās patēriņu. Jā, un ja ir šis saldētāju jautājums, protams, jāpiedomā pie tā, ka, ja tur uzkrājas ledus, tad ir nepieciešams regulāri atklāsēt šo ledu, jo tad uzreiz krītās pieauga enerģijas patēriņš, ja ir šis ledus. Tad es gribēju, īstenībā vēl pateikt par tām iekārtām. Nē, labi, tas būs drusku vēlāk. Vienkārši ir daži jautājumi, kas ar ūdens resursiem pārklājās, bet par to vēlāk. Tagad pie tā otra aspekta par enerģijas patēriņu. Par to, kādu enerģiju mēs patērējam. Un, protams, šeit var būt tā, ka mums tā ietekme, mūsu ietekmes spēja, to ietekmēt var būt ierobežota, bet ir lietas, ko varbūt mēs varam darīt. Tas ir atkarīgs no konkrētās vietas. Ja jūs atrodaties pilsētas, ciema teritorijā, tad centralizētā pilsētas siltumapgāde vienmēr būs vislabākā izvēle, raugoties no vides viedokļa, jo neraugoties uz to, ko šajā centralizētā siltumapgādē kurina vai ko izmantot, tas ir visefektīvākais tomēr veids, kā siltumenerģiju nodrošināt. Nākamais labākais šobrīd no tām tehnoloģijām, kas ir pieejams, ja mēs nespējam. Ja mums nav šī centralizētā siltumapgāde, mēs esam lauka teritorijā kaut kur vai nostāk, tad ir siltumsūknis. Protams, tur ir dažādi veidi. Gaisa, ūdens, zeme, ūdens, gaiss, un tas ir viss jāskatās individuāli, kas kuram ir vajadzīgs, kāds ir tā ēku izvietojums, lielums un tā tālāk. Bet tas šobrīd ir tiešām tāds Latvijas apstākļos tāds reālākais un reālākā tehnoloģija, kas ir arī gan pieejama finansiāli un tiešām vidē draudzīgāk. Un tad trešā pakāpe būtu šī koksnes biomasa, ko es esmu izzīmējis pelēkā krāsā, jo es paskaidrošu, kāpēc tūlīt, bet
Viens ir, protams, tas, ka es saprotu, ka visdrīzāk, ja mēs runājam par tādām lauku teritorijām, viesu namiem, tad visdrīzāk vairums jau izmanto šo energoresursu veidu, vienalga, tas ir granulas, briketes, šķeldi. Un tas tā ir, tāda ir tā realitāte, un mums šis resurs ir daudz, bet iezīmēts ir ar pelēku, tāpēc, ka tur ir tomēr savas negatīvās ietekmes. Latvijā mežstrādes intensitāte ir ļoti liela, tā nav ilgspējīgā apjomā, un bieži vien mēs dzirdam, ka, par šķeldu runājot un granulām briketēm, ka tas jau ir koksnes atkritumi. Ir atlikumi, ko tāpat citādāk neizmantot. Bet, ja mēs iedzinamies šajā jautājumā, tad kas ir tas, ko šie te mežstrādes uzņēmumi, ko viņi uzskata par atkritumiem, tad viņi uzskata arī, piemēram, dobumainu koku vai kritušu koku par atkritumu atlikumu, ko vajadzētu pārstrādāt granulās un tā tālāk. Bet mēs labi zinām, ka bioloģiskai daudzveidībai ir ļoti vērtīgi šie dobumainie koki, arī kritušie koki, kas ir mājvieta daudzām sugām, un tam būtu jāpaliek mežā, nevis to vajag izvākt un sadedzināt. Tur ir tā negatīvā ietekme. Un, protams, arī tas, ka mēs izmantojam enerģētikā koksni, tas veicina mežstrādi arī kopumā netiešā veidā. Tāpēc tas ir ar pelēko krāsu. Ideālā gadījumā ejam no tā prom, bet, ja mēs mazāk, tā mežstrādes intensitāte būtu mazāk, tad varētu uzskatīt, ka tas ir ilgspējīgs atjaunīgs resurs. Bet, šobrīd tas līdzsvars vienkārši nav labs. Un, protams, arī gaisa piesārņojums. Lauka teritorijās tas ir mazāk būtiski, bet tuvāk pilsētām vai ciemiem tas ir arī būtisks faktors. Tas 4. vietā ir malka, kas ir zemāka par šo te koksnes biomasu, tāpēc, ka tas vienkārši ir neliederīgāk izmantot enerģiju. Mēs varam no vienas masas, mēs varam dabūt daudz mazāk enerģijas ārā, tāpēc, ka daudz zudumi ir. Un, protams, man nav jāmin tas, ka fosiliem energoresursiem skaidrs. Un, ja kaut kur mums vēl ir tā dabas gāze vai kaut kur varbūt ogles kūdri izmantojam, tad tā ir viena no lielajām lietām, kam būtu jābūt plānā, iet no tā projām, ja mēs gribam sev uzskatīt par tādu vidē draudzīgu uzņēmumu. Jā. Tad par elektroenerģiju runājot, protams, nav nekāda problēma ņemt no tīkla. Latvijā elektroenerģija ir kļūst aizvien zaļāka, kļūst aizvien tīrāka. Tas varētu notikt straujāk, bet atjaunīgiem energoresursi attīstās lēnām, un tāpēc varam mierīgi ņemt no tīkla. Bet ir, protams, šīs ekstras, ko mēs varam uzlikt saules paneļus. Šajā brīdī tas būtu loģiski likt tikai ar akumulāciju kopā, kad mēs varam uzražot šo enerģiju brīdī, kad spīd saule, bet patērēt vēlāk vakarā vai no rīta, kad nav netiek saražota šī enerģija tik daudz. Un ideāli arī kombinācija ar siltumsūkni. Paši saražojam elektroenerģiju, ar kur darbinām siltumsūkni, ražam siltumu. Un vēl ir tāds, pilnīgi ekstra, man liekas, kas būtu super, domāt par elektroauto uzlādes iespējām viesiem. Un tā, es domāju, pilnīgi pietiek ar lēno uzlādi. It sevišķi, manuprāt, tas Latvijā tādās lauka teritorijās būtu tiešām ļoti tāds labs piedāvājums. Es pats tā domāju, ka es esmu elektroauto īpašnieks, un es skatītos, kur palikt. Un es redzētu, ka šis viesunams piedāvā viesiem uzlādēt, tur būs uzlādes iespēja. Mans būtu liels pluss, es būtu gatavs samaksāt arī vairāk par to, par palikšanu šādā vietā. Un sevišķi, ja pateikt, ka vismaz daļai no šīs enerģijas ir arī no mūsu ražotiem saules paneļiem, tad tas vispār būtu izcili. Jā, tagad jautājums jums, iesaistīšu jūs drusciņ, noslēdzot šo enerģijas jautājumu. Protams, man sanāk diezgan tā vispārīgi iet pāri, un tur ir ļoti daudz detaļas, par ko tālāk runāt, bet šis ir tāds formāts šodien, mēs iepazīstinām ar tām galvenajām lietām. Jā, tad jautājums jums, varbūt varat padalīties vai čatā, vai arī kāds varbūt grib izteikties.
vai jums ir bijis kaut kāds jūsu pieredzē, bijis kaut kāds veiksmīgs enerģijas taupīšanas pasākums, ko jūs gribat padalīties, palapoties, kas jums ir izdevies? Vai arī ir kaut kas, ko jūs plānojat drīzumā īstenot un arī gribat pastāstīt? Nu, es varbūt padalīšos ar pieredzi. Tu pieminēji arī, ka siltumsūkņi vai apkure ir viens no lielākajiem resursu patērētājiem. Un man ir uzstādīti siltumsūkņi. Un, nu, es sapratu, ka atļaujot viesiem regulēt temperatūru, mēs patērēsim ļoti daudz. Jo nu, viņu priekšstats ir, nu, es kā laukos dzīvojošs, ja man nav nekad istabā 24 grādi, tas man šķiet ir tikai pilsētu dzīvokļos, nu, arī dažādi, bet nu, pilsētās tiek uzskatīts, jā. Nu, lūk, un es sapratu, ka es tomēr viņiem negribu atļaut darīt pēc viņa prāta, un uzstādīja šī paša projekta, granta projekta ietvaros, uzstādīja attālināto iekārtu vadību, kas man ļauj, nu, tātad sekot līdzi iekārtai, cik viņā ir temperatūra uzstādīta, ja, un arī pazemināt to. Nu, patās es pamanīju, tieši vakar lasīju diskusiju mūsu Facebookā, profesionālā grupā tieši par šo pašu problēmu, kas bija ielikuši postu pilnīgi jauni, tikko sākuši saimnieki un prasa, ko darīt. Mēs atstājam pultis, viesi uzgriež 30 grādus, atver logus un viss ir labi. Nu, kur, protams, tur citi jau tieši to pašu pateica attālināt vadību un pultis noņemt, jā. Nu, nevar to. Un tas, ko tu pieminēji par standarta temperatūru, ja viesim to dara zināmu pirms ierašanās, mūsu iekštelpu temperatūra apkures sezonā ir 21 grāds, tad, nu, tad viņam ir jāsaprot, ka ar to būs jāpietiek. Nu, protams, viņš var, ja viņš par to nav brīdināts, viņam var būt, nu, pretenzijas, jā, es gribu 24 grādus, jā. Bet ja viņš par to ir brīdināts, tad viņš uz to ir parakstījis. Nu, un tā skaitā arī radiators pieslēdz tālvadībai. Tā kā, nu, kāds vēl būs tas, nu, es vēl nevaru pilnīgi izvērtēt rezultātu, jā, bet es priecīgi jau, ka es varu regulēt tās viņu darbības, kas ir neracionāls. Nu, tāda ir mana pieredze, jā. Nu jā, jo īstenībā skatoties tās zaļās atslēgas, tās certificēšanas prasības, es arī aizdomājos par to prasību, kad viesiem jābūt iespēja regulēt, vai tas tiešām tā izspēlējas, vai tajā labajā virzienā. Bet, nu jā, kā tu saki, galvenais ir tās nolikt ekspektācijas, kad šādi pie mums būs, un tad ja cilvēki nebūs vilšanās un būs gatavi. Jā, jo, nu, tas tiešām ir, nu, arī režīms var dažādas ieslēgt, jā, un nu, tāpat tā logu turēšana vaļā, jā, nu, to es īsti nevaru nokontrolēt, bet ir jau arī tādas ierīces, kas reaģē, sensori, kas reaģē uz logu atvēršanu, jā, tas jau ir vēl tā solis tālāk tehnoloģija ieviešanā, jā. Jā. Es gribēju, jā, bišķiņ pievienot, mēs arī Līvāna pusē vērsim vaļā vēl vienu viesumāju šī gada beigās. Arī plānojam šo te siltumsūkni, bet nebijām iedomājušās, jā, par to regulēšanu, kā pašas noregulē, bet paldies tiešām par ideju. Un vēl, ko es gribēju pievienot, ka bija Latvijas turisma forumā šogad viena dāma no Somijas uzstājās, un viņa stāstīja, viņiem arī ir viesumā tādu namiņu komplekss, un viņi regulē gan siltumu, gan ūdens patēriņu. Viņiem ir izveidots, nu, jau būvniecības procesā, tad sanāk, ka ūdens tek tik, cik viņš tek. Tā kā... Jā, tā ūdens taupīšana arī ir viens no kritērijiem. Jā, tūlīt arī pie tā pieķersimies. Vai ir kāds vēl, kas gribēja padalīties?
kaut kādu savu pieredzi. Jā, labdien, man ir pieredze ar siltumsūkni. Mums ir pieredze tāda, ka caur esošiem radiatoriem, kas bija paredzēti gāzē, mēs pārslēdzāmies no gāzes uz siltumsūkni. Ir ļoti grūti dabūt temperatūru virs 20 grādiem, ja ir liels saules, kā šobrīd ārā, ja ir kādi -10, tad faktiski saprot, ka tas siltumsūknis paliek neefektīvs pret tām izmaksām, kas ir saražotā enerģija un izmaksas, tas tā līkne aiziet diezgan uz augšu. Un tad, kas ir tie ieteikumi, vai varbūt es nezinu, kas ir tie risinājumi, jo faktiski mums ir tā temperatūra zem 19 grādiem, mēs kaut kādā 18 līdz 19, vairāk nevaram ar siltumsūkni uzsildīt. Bet kāds ir siltumsūknis? Tev ir radiatori no viņa, ja, vai kā? Nē, mums ir radiatori, kas bija gāzes radiatori. Un sapratu, ka siltumsūknis ir visefektīvākais, ja ir siltās grīdas. Tad tā atdeve ir vislielākā. Bet caur radiatoriem savukārt, jā, diezgan. Bet kāds tad ir gaisa siltumsūknis, vai viņš dzen, kāda tipa siltumsūknis? Gaisa siltumsūknis. Gaisa. Jā. Viens ir tas, kas, protams, jāpaskatās, cik jums labi ir nosiltināts šīs mājas, un varbūt, ka ir vērts paskatīties. Principā tie mūsdienu siltumsūkņi jau ir tādi ļoti efektīvi, un viņi arī darbojās labi ar radiatoriem, un arī nav tur perfekti nosiltināt māju, bet droši vien, ka jums vajadzētu paskatīties, vai nav kaut kādi lieli siltuma zudumi kaut kur, tas ir viens. Un otrs, protams, varbūt ir kaut kādas citas situācijas, kur ir jāstāv uz kādiem hibrīdu risinājumiem, kur ir tas granulu katls klāt, kur vajag piekurināt. Bet, tur jums vajag ekspertu, kas atnāk. Un varbūt arī kaut kas jāpieregulē, tas arī var būt. Bet, šajā gadījumā tiešām tur ir pat elektroenerģijas patēriņš, tad ir augsts ziemā, bet tad ir jāstāsta izlīdzināt to maksājumu, saprotot, ka ziemā ristīties diezgan traki elektroenerģijas patēriņa apjoms, bet gada griezumā ir ok. Jāni. Es skatos, Jānis ir tāds. Jā, man nav tādu ļoti labu, ļoti svaigu piemēru no mazajiem objektiem, bet divas lietas, kas man pašu ir iedvesmojušas no lielākiem ar acumirklīgu atdevi, ir viena no tām ir, piemēram, kuras vēsturi jau noiet, un pašlaik vairs tas, tā teikt, varbūt nav tik aktuāli, jo tas ir pašsaprotami. Pirmām kārtām tajā laikā, kad vēl ledspuldzes bija jaunums, lielākā objektā izmedījot visu energo neefektīvu apgaismojumu un ieguldot darbu arī visu dienas gaismu un saimniecisko telpu apgaismojumā, pārējot uz LED, tie efekti bija ļoti lieli, līdz pat 30–40%, un tā ir viena lieta, ko vēl ir vērts pārbaudīt iespējams mazās vietiņās ar, teiksim, līdz 100 tur apgaismas elementiem. Tas nebūs tāds milzīgs priecīgais šoks saņemot nākamos rēķinus, bet principā, jo lielāka mēroga, jo vairāk. Otra lieta, kas nebija pieminēta, jo ir arī tāda samērā vienkārši ar lielu efektu, kas mums ir parādījusies viesnīcās, ir sensoru sistēmas apgaismojumā. Sensoru sistēmas, kaut vai krēslas sensoru sistēmas, jo vienmēr kaut kas aizmirstās vai kaut kas tam līdzīgs. Pirmām kārtām uz ārtelpām vismaz krēslas sensoru sistēmas, kad viņas nedeg velti, ne tur zīmēm, ne apgaismojumam, otrām kārtām iekšējo publisko telpu sensoru sistēmas koridori, publiskās zonas un tā tālāk. Šeit arī ļoti, ļoti milzīgs pret ieguldījumiem, ļoti ātrs efekts tika panākts. Un tā ir tāda lieta, kas ir samērā tomēr vienkārši izdarāma, un objekti bija ļoti priecīgi, ka kaut kā ir pierunāti, pievērst tam uzmanību. Jā. Es pieminēju tos sensorus ārtelpām, bet arī iekštelpās, jā, taisnīgi tas ir. Vēl Signe un Tomu, un tad mums īsi vajadzētu iet tālāk, lai mēs pagūstam par ūdens resursiem arī. Signe?
Vai tev ir jautājumi? Vai tev ir kāda piebilde? Signe neatsaucas. Signe, tev mikrofons nav ieslēgts. Varbūt tad Toms var. Jā, es kā energoauditors gribēju nokomentēt par tiem siltumsūkņiem. Kāpēc nevarat dabūt tādu temperatūru vairs? Iemesls ir tāpēc, ka radiatori ir par mazi šobrīd. Gāzes katlam pie -10, pie -20, un radiatoros iet kaut kādi jau 60 grādi iekšā, ko vairs siltumsūknis šajā brīdī nevar nodrošināt. Viņš ceļ pēc iespējas augstāk to temperatūru, bet viņš nevar tik daudz pacelt. Siltumsūkņa efektivitāte ir atkarīga no tā, no temperatūras starpības. Tātad temperatūras starpība ārā, ja tas ir gaisa, ūdens, siltumsūknis, un temperatūra ārā un temperatūra apkures sistēmā. Un klasiski ideālā gadījumā pie zemes temperatūras apkures sistēmā iet kaut kādi 35 grādi. Un šobrīd pie -10 jums noteikti radiatoros iet augstāka temperatūra, bet viņš vairs jaudas ziņā nevar pacelt to. Un ko var darīt, ir vienkārši palielināt šo te radiatoru virsmu. Tātad virsma ir lielāka un jā. Un otrs variants, kā Maksis teica, tad, ja nav fiziski iespējams, tad varbūt ir ziemas gadījumā jādomā par papildus pieslēgumu, kaut kāds granulu katls maziņš vai kā. Tad kaut kā tā, tas no manas puses, to es gribētu pieminēt. Paldies, noderīgi, profesionāli viedoklis komentārs. Jā, es arī teiktu, ka kombinēta, jo man ir ne tikai siltumsūkņi, man vēl ir arī kamīnkrāsns, kas varbūt tik pieminēts, ka nav tas zaļākais veids, jā, bet to pieņemsim, ka mums var būt arī elektrības atslēgums. Jā. Ja mēs to elektrību vēl neražojam ar saules paneļiem paši, tad ir mums bijuši šīs te vētras, jā, ir bijuši gadījumi, jā, un tad paliekam ziemā arī bez apkures. Un tā kombinācija, man ļoti patīk šī kombinācija, ka es varu papildināt vienu ar otru. Jo, ja ir tāda krāsna, un man ir tāda jauna tipa krāsns, kas tiešām akumulē siltumu un ilgi uztur siltumu iekšā. Signe? Vai tu tagad turēsi? Jā, paldies, piedodiet. Bez ekrāna arī mums signāls švaks internetam. Man par neekonomisks apkurs veids kamīni, un es baidos ielikt siltumsūkņus, tāpēc, ka ar jau kamīniem logi visur ir vaļā pat ziemā. Tāpēc, ka kurina kamīns ir feelings, un es uzskatu, ka tas ir klientam svarīgi, jo ienākot iekšā telpā atbraucot, viņš jau ir sajūsmā par to, ka ir silti un ir kamīns, ko viņš pats varēs kurināt un visu laiku skatīties kamīna liesmās. Tas ir komfortam, man tas ir svarīgi. Ja es ielikšu vēl siltumsūkni, tad es nespēšu vispār vairs tos tēriņus, gan kamīns, gan siltumsūknis ies, un man tas liekas biedējoši. Bet kāpēc? Otrs, gaismas lumeņus jāskatās. Komfortam ir vajadzīgas košas gaismas, un ļoti slikti pašlaik gaismo jaunās ekonomiskās spuldzes. Ļoti jāskatās lumeņus, kad mēs viņus liekam. Lai būtu pietiekoši koši, lai būtu, nevar, tums nepatīk arī viesiem. Tādi ir mani novērojumi. Bet kāpēc tu domā, ka tev vajag siltumsūkņus, ja tev ir kamīns, kas pietiekami labi silda? Es varētu vasarā darbināt arī iespējams kondicionieri. Bet, pagaidām, es saku, es esmu tikai uz kamīnu apkūri pašlaik. Tas man tagad ziemā ir apgrūtinoši. Es ik pa 2 dienām pakurinu mājas, lai būtu siltas. Bet arī ūdeni silda ar malku? Boilers, elektrība.
Jā. Mēs arī piesildām mazās mājiņas, kur vajadzīgs ar eļļas sildītāju, kas, man liekas, ir tikpat ekonomisks kā siltumsūknis. Es neredzu. Mājas ir ļoti nosiltināts, 20 centimetru vatu visās pilnīgi, arī mazajās. Un elektrības patēriņš objektam ir liels, bet mums ir vieta 8 ģimenēm un dienā pašlaik ir 1100 kilovati. Kārtīgi eļļa, jādomā, bet arī siltumsūknis nebūtu risinājums. Un uz visu objektu, uz 6, 7 mājām, uz 7 mājām lielākām vai mazākām ielikt siltumsūkni nav iespējams. Katrai uzlikt siltumsūkni arī nav iespējams, tā kā es esmu ar kamīniem. Jā. Un par lomeņiem, par gaismu, par dabīgo gaismu. Es varu nokomentēt. Jā, lūdzu. Pirmais par siltumsūkņiem. Ja jums ir atsevišķas mājas, es nezinu, cik viņas ir lielas, bet ja jūs domājat, lai var nodrošināt arī dzēsēšanu, tad vienkārši ielikt katrā gaisa siltumsūknīti, kas jums apkūri nodrošinās ziemā, dzēsēšanu vasarā, apkuri tādā gadījumā, ja tur neviens nedzīvo, tur var iestatīt kaut kādu minimālos 16, 15 grādus, un tad viņš tur turēs konstanti to temperatūru. Tikko parādīsies viesi, var uzlikt 21, 22, un ja tiks iekurināts kamīns, tad siltumsūkņiem gaisa parasti ir termostati, viņi nedarbosies, ja tā temperatūra būs virs šiem te 22 grādiem. Ja tur viesi uzkurinās kamīnu uz 24, 25, tas siltumsūknis nedarbosies. Pietiks ar to kamīnu, un viņš tikai ieslēgsies tad, kad šī temperatūra atkal nokritīs no līdz 20, zem 22 zem iestatītās temperatūras. Jā, es nezinu, cik lielas tās mājas, bet es pieļauju, ka nav ļoti lielas. Ja viņas ir nosiltinātas, vēl jo labāk. Atbilde par tiem eļļas radiatoriem, siltumsūknis vienmēr būs efektīvāks, viņš vienmēr patērēs elektroenerģiju mazāk gada griezumā, tīpaši. Gada griezumā vismaz kaut kādas 3 reizes mazāk elektroenerģijas patēriņš jums būs un vieglāka kontrole. Par apgaismojumu es varu nokomentēt to, ka jums ir pilnīgi taisnība, ka ir jāskatās uz lumeniem, lumenu daudzumu, lai nodrošinātu to pašu apgaismojumu, ir jāskatās, kāds ir iepriekš bijis un kādas šīs te jaunie gaismekļi nodrošinās šo te gaismas daudzumu. Un tas pēdējais punkts kopā par energoefektivitāti, ja es varu vēl no sava viedokļa, it īpaši tas attiecās uz viesmīlības nozari, uz Horeka nozari, kur energoefektivitāte jāņem vērā, ka tā nekad nav komforta samazināšana. Tā ir ja jūs samazināt komfortu, tā vairs nav energoefektivitāte, tā ir enerģijas taupīšana. Mēs dzīvojam ar tādu principu, ka komfortam ir jābūt, ir iekārtas, kas ir domātas, lai to komfortu nodrošinātu, un viņas ir jāizmanto vienkārši pareizi un energoefektīvi. Tā tie ir 5 teikumi no manas puses. Ļoti labi, ka mums ir praktiķis šeit, kurš var. Bet mums jāskrien tālāk, lai mēs pagūstam, un varbūt, ka pēc tam otrajā sadaļā mums būs iespēja vēl par enerģijas jautājumiem parunāt. Jā, iesim tad pie ūdens resursiem un paskatīsimies vispirms, kas ir tie galvenie lielākie ūdens patērētāji. Un tad līdz 50% viesmīlības jomā ūdens aiziet dušas, vannas, tualets. Tad šī ir tā joma, kur
pirmkārt pievērst uzmanību, kur mēs varam samazināt patēriņu. Otrs ir virtuves restorāni, ja šādas vietas ir konkrētajā vietā. Un trešais ir veļas mazgāšana, uzkopšana. Un tad ir vēl viens, kas ir ārtelpa teritorijas uzturēšana, bet tas ir, protams, atkarīgs pirmkārt no vietas, vai tur ir tā ārtelpa, bet no viesunamiem tā ārtelpa ir. Bet, protams, arī atkarīgs kādās klimatiskajās zonās, pēc dzīvēm Latvijā, varbūt tas ir mazāk, tas ūdens aiziet resursi tam, lai gan pieļauju, ka pēdējos gados aizvien vairāk pieauga līdz ar sautumiem, un ja mēs gribam, lai tas zālājs ir zaļš, nevis dzeltens, tad arī tur aiziet ūdens resursi. Var padomāt, kā liederīgāk izmantot ūdeni, taupīgāk vai atkārtot izmantot. Lūk, tad ir tās divas galvenās komponentes. Mēs vispirms parunājam kopumā par patērētā ūdens apjomu samazināšanu, ko mēs paņemam vienalga, vai tas ir pilsētas vads, vai tas ir urbums mūsu pašu. Jo skaidrs, ka pilsētā ūdens tiek sagatavots un tajā sagatavošanas procesā tiek patērēta enerģija, materiāli resursi, un labāk, jo mazāk mēs varam paņemt, jo labāk. Tāpat arī no zemes dzīvēm labāk paņemt mazāk to tīro ūdeni, tīro resursu, kas varbūt arī kaut kādos sausuma periodos var samazināties un izsmelties. Un otrs komponents tad ir ūdens piesārņošanas mazināšana. Tas, ko mēs pēc tam novadīsim atpakaļ, lai pēc iespējas mazāk tur būtu kaitīgas vielas. Nu jā, un tātad par apjomu runājot, ir tādas loģiskas lietas, ko es pieminēšu, kas jums liksies pašsaprotams, ka vienkārši ļoti saimniecība, kurš saimnieks pirms redz un pievērš tam uzmanību, bet varbūt, kad ir vērts ieviest to kā tādu sevišķi lielākās viesnīcās, kā tādu regulāru standarta procedūru, kad ir šī pārbauda, vai ir kaut kādi zudumi, pilošie krāni, tekoši, klozetpodi. Tāpat arī līdzīgi kā ar enerģiju ir būtiski, ka mēs uzskaitam un sekojam aktīvi līdzi ūdens patēriņam, veidojam iekšējo datubāzi tieši tādu pašu iemeslu dēļ, pirmkārt, lai pamanītu laikus, ka kaut kur varbūt pēkšņi parādās lielāks ūdens patēriņš un noskaidrot, kas ir par iemeslu un to risināt. Otrkārt, lai saprastu, vai mūsu ieviestais pasākums varbūt ir, cik viņš ir efektīvs, cik viņš dod to ūdens patēriņu ietaupījumu. Un tad ir tādi konkrētāki ieteikumi, kas ir tieši no tās zaļās atslēgas certifikācijas un tā ūdens plūsma, kas attiecas gan uz dušām, gan arī uz citām vietām, kuras te bija tajā zaļā atslēga iesaka nevairāk par 9 litriem minūtē, izlietnēs nevairāk par 8 litriem minūtē. Un tas, protams, ir attiecīgi panākams ar šīm santehnikas tehnoloģiju izvēli aeratoriem, kā tas tiek, neesmu praktiķis speciālists šajā līmenī, bet to noteikti iespējams pieregulēt un izvēlēties īstās ierīces tehnoloģijas. Nu jā, un, protams, klozetpodiem ideāli, ja ir šī iespēja noskošanas divējādā iespēja, ir 3 litri un 6 litri. Lems nav katru reizi viss jāskalo šis jo arī uz podiem mums iet šis attīrītais labais ūdens, dzeramās kvalitātes ūdens bieži vien, un tad ir tā nav pārāk racionāli lielos apjomos to laist podām. Kaut kādā viesnīcām, kur ir pisuāri, tur ir ieteikumi vai no ar sensoriem, izvēlēties tādus, kur ir sensori, vai kur ir kaut kādi ūdens telpoši risinājumi, vai vispār nav ūdens. Un tad attiecībā uz veļas un trauku, veļas mašīnām, trauku mašīnām, protams, tas ir atkarīgs no jūsu izmēra, ja tas ir cik daudz vispār rodās šī veļa, cik daudz rodās, vai vispār trauks mazgā, ja tur ir restorāns virtuve. Bet kopumā tās industriālās, ja ir pietiekams apjoms, tad industriālās iekārtas vienmēr būs labāka izvēle, jo tur ir mazāks ūdens un arī nepieciešams mazāk šis ķīmijas patēriņš, viņas ir ievērojami efektīvākas darbībā.
Protams, skatoties līdzi arī to pašu energoefektivitātes sniegumu. Un tas, ko jūs arī droši vien visi zinat, un visi, kuri brauc apkārt ar viesnīcās, ir bijuši redz, kad ir šī diezgan efektīva šī viesu informēšana par to, kā viesunamā vai viesnīcā tiek mainīti dvieļi, gultas veļa, un aicinot apmeklētāju viesi iesaistīties šajā, nevis, ka vienkārši automātiski viss tiek katru dienu mainīts, bet, ja vajag nomainīt, tad jums ir jāveic šī ekstra rīcība. Un attiecībā uz tieši ārtelpu laistīšanu, tur varētu būt jāapskata kaut kāda ūdens uzkrāšanas risinājuma, varbūt lietas ūdeņus var uzkrāt. Protams, tas atkarīgs no konkrētās vietas veida. Vai tur ir šeit ūdens resursu kaut kāda trūkums sausuma periodos, kas varētu būt tad aktuāli. Nu, un tad par to otrā sadaļa, to, ko mēs laižam prom, atpakaļ dabā, par to, kā mēs varam mazināt šo notekūdeņu piesārņojumu. Protams, pirmais un galvenais ir tas, ka mums ir šī notekūdeņa apstrāde, vai tas ir kopējais tīkls, vai lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kurām attiecīgi vajag regulāru apkopi, lai tās labi darbojas efektīvi. Virtuvē, ja ir virtuve, nepieciešama taukšķērāja, lai samazinātu slodzi attīrīšanas iekārtām, un attīrīšanas iekārtas varētu tālāk labāk darboties. Un būtisks jautājums ir tas sadzīves ķīmija, kas attiecas gan uz to, ko mēs dodam viesiem, vai tur ko var šampūnu, dušu želē, ziepes, gan arī tas, ko izmantojam uzkopšanā, virtuvē, jo visas tās vielas nokļūst attiecīgi pēc tam iekārtās, bet ne visu iekārtas var attīrīt. Iekārtas neattīra 100%, un tāpēc daudz kas nokļūst vidē. Un mums ir palīgi ir šie eko marķējumi, lai mēs saprastu, kas mums nav jābūt ķīmiķim, nav jāpārzina tur virsmaktīvās vielas, fosfātu un vēl kaut kas. Mēs varam atrast šos eko marķējumus, 3 uzticamus, kas nodrošinās to, ka šī sadzīves ķīmija ir saudzīga pret vidi. Un tas būs noteikti labāks risinājums nekā citi. Bet, protams, skaidrs, ka ir kaut kāda brīža, kad ir vajadzīga šī kaut kāda spēcīgāka ķīmija, dezinfektanti. Bet arī to mēs varam organizēt tā, lai pielietot to tikai pēc nepieciešamības un saskaņā ar normatīviem, nevis, ka ir kaut kāds standarts, ka mēs to vienkārši darām, tāpēc, ka tā ir iegājies un jo nav vajadzīgs absolūts sterilitāte mūsu vidē. Tas arī varbūt ir kaut kāds mīts. Mēs to nevaram nemaz nodrošināt sterilitāti, tas arī nav vajadzīgs. Bet ir, protams, kaut kādā līmenī šī dezinfektantu pielietošana ir vajadzīga. Tualas papīru, kas arī nokļūst ar notekūdeņiem, varam izvēlēties tādu, kas nav balināts ar floru, un ir pieejami arī ar ekomarķējumu tualas papīri. Un šajā jautājumā vispār ir daudz tādas mazas rīcības, mazas papildus rīcības, ko var darīt. Tur gan jūs droši vien labāk zināsiet, kāda ir tā jūsu specifika un kas vispār jums attiecas, kas neatiecas. Piemēram, šo mazgāšanas līdzekļu dozēšana bieži vien cilvēkiem liekas, ka te veļas mašīnā vai trauku mašīnā ieliks vairāk, tad būs tīrāks, bet tas nav taisnība. Nav vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai būtu tīrāks rezultāts. Bieži vien cilvēki pa daudz lieto. Un labāk arī iegādāties koncentrētas līdzekļus, kas ir tilpumā mazāki, bet kur mums pašam ir jāatšķaida. Jo, ja mēs izvēlamies tādi, kuri jau ir atšķaidīti, tas nozīmē, ka te rūpnīcā ir ūdens pievienots un viņš ir liels attālums vadāts. Līdz ar to ir radīts lielākas emisijas. Tādēļ, ka smagāks apjoms viss jāpārvadā tālāk. Tāpēc labāk ir tie koncentrētie līdzekļi, kur mēs paši varam atšķaidīt uz vietas. Un arī par mazgāšanas temperatūru. Tur, protams, ir
es pieļauju savu specifiku, kā viesmīlības nozarē, kā dabūt baltos palagus un tā tālāk, bet kopumā arī ar to cilvēki bieži vien pārspīlē, domājot, ka augstāka temperatūra nozīmēs lielāku tīrību, kas tā nevienmēr ir, un bieži vien var izvēlēties zemāku mazgāšanas temperatūru. Nu jā, un tad ir par šo jomu vispār ļoti daudz lasīt, un ir visādas lietas, kur cilvēki pārspīlē ar kaut kādu sterilitāti, bet, piemēram, ir tie tots atsvaidzinātājs, ko piesprīt pie poda malas, kas, ir vairāk tāds psiholoģiskais efekts, jo, patiesībā sakot, tas nekādu tīrību nedod, neko tas, neatīri, mēs faktiski vienkārši dabā novedām krāsvielas un liekas ķīmiskas vielas, kas rada papildus slodzi vidēji dabai. Nu jā, un, protams, tas liek piebilst par parastajām sausajām toaletēm, kad sevišķi tādā viesmīlības nozarē, kur ir tāda cilvēka aprita pietiekami liela, tas, protams, nav labs variants, jo tas nokļūst vidē, tas iesūcās gruntsūdeņos, pēc tam nokļūst notegrāvjos, pēc tam upēs, vai ezeros, vai jūrā. Un mūsu, tas, ko cilvēks ieņem, apēd, pēc tam nokļūst viss tur. Un interesanti ir tās par līgumetīnu, kurš tiešā veidā arī, lai gan labi nostrādā mūsu ķermenī, bet pēc tam tas viss arī nokļūst vidē. Un ir jāsaprot, ka mūsdienu cilvēks varbūt nav gluži tas pēc, kas cilvēks pirms dažiem simtiem gadu, un tās sausās toaletes ir nopietnas piesārņojuma avots, diemžēl, un tā ir jāizvērās. Vai, protams, ir kaut kādi varianti, droši vien, kur ir kaut kāds mazāk viesu aprita, kur kaut kāds kempingos, kur varbūt ir asenizatoru, kas atbrauc un izsilsts ir ok. Bet, par šo tēmu tālāk tā neiedzināšos. Jā, ok, ļoti labi. Mums ir pagājusi 1 stunda, un īstenībā būtu, ja laiks dot Tomam vārdu, bet man ir vēl viens jautājums jums īsi. Varbūt mēs varam, ja mēs drīkstam 5 minūtes vēl šim tematam. Ir vēl laiks, jā. Jā. Ir. Tad būtu interesanti, dzirdēt no jums arī, kā par taupīšanu, kā jums ir bijis kaut kāds veiksmīgs. Bet īstenībā, kāds jau minēja? Dženet, tu minēji, vai ne? Nē, par ūdeni laikam es vēl neminēju, bet, protams, arī apgūstot un konsultējoties ar Jāni, apgūstot vai saprotot tos ieviešanas kritērijus, ir jau daudz informācijas man klāt nācis, manai saprašanai, pieredzei, ne visu uzreiz var būt ieviest, bet ir par ko domāt un ir kaut kāda saprašana, tā skaitā šie aerātori. Es varu tieši izrādās uz iepakojuma daudziem, ne visiem, daudziem ir norādīts, cik litrus viņi minūtē izdod caur šo te aerātoru, Tad, nopirkt aerātoru, lai taupītu ūdeni, nopirkt aerātoru atbilstošu, tas galīgi nemaksā tik ļoti dārgi, Jā, tā ir ļoti vienkārša rīcība. Ļoti vienkārši, ko es patiesībā nezināju par šo te ūdens daudzumu, kas, aerātors man saprotams, bet tas, kad viņš var dažādu ūdens daudzumu izdot, ļoti atšķirīgi. Ir pat norādes, man liekas, tur 12 litri, priekš kā mums vajag tik daudz, ir pat 6 litri, un mums pilnīgi pietiek. Jānis kaut ko vēlas teikt. Jā, piedodiet, es nevaru Lociesties. Ar zaļās atslēgas pieredzi, jo ir strādāts, un tas ir pirmais solīts, ko es gribēju teikt. Es nokomentēšu īsi par mūsu pieredzi gan ar mazgāšanām, gan ar ūdens patēriņu. Tātad, pirmais solis, ko nākas darīt visur, lai cik jauns objekts, lai cik advancēt un tā. Ir tomēr pieķerties pie tās ūdens patēriņa inventarizācijas un tad pārbaudīt reālo plūsmu, un tad ir visādi brīnumi.
Un plūsmas regulēšana gan krāniem, gan dušklausulēm ar aeratoriem vai ar jaunām tehnoloģijām, respektīvi dušklausulēm, tas ir pirmais solis, kas nes pirmkārt ātru un mazas investīcijas un ļoti ātru atmaksu šiem ūdenskrāniem. Protams, tehniskie cilvēki var viņus neieredzēt, ņemot vērā, ka tur aizkaļķojas un viņi tomēr jātīra un jāseko līdzi. Bet šīs lietas ir izdarāmas un viņas nes, pieņemsim, ja tāda standarta, teiksim, pēcpadomju 2000. gadu, teiksim, tehnika, santehnika laiž cauri šos 12 litrus, tad, industrijas standarts kaut vai nomainot ļoti lētu IKEAS klausuli, tas ir vismaz 8, un standarts, kas 8 litri minūtē, ne vairāk, un standarts, kur nezūd šis komforts, ir kādi 5-6 litri, respektīvi tas ir tas, kur vairs nav ne tehnoloģiju pieejamība jautājums, nekas, tas ir izdarāms. Šeit galvenais ir tāpat kā par lumeņiem runājot, nepielaist kļūdas, paskatīties, vai jums mainās tā ūdens plūsma atkarībā no centralizētās siltumapgādes, kurš stāvs. Galvenais ir izvēlēties šos pareizus aerators. Labākajā gadījumā jūs varat uzstādīt vienkārši fizikālos ar to caurlaidību, bet ir arī tad ja jums tās problēmas neatrisinās, tad rūpīgāk paskatīties piedāvājumi, ir aeratori, kuru caurlaidība ir atkarība no tās ūdens padeves, no spiediena, kas tad tikai, kad vajag samazina ūdens patēriņu, nevis samazina viņu fizikāli, un tad tur sāk pilēt, un viesi ir neapmierināti. Bet tas ir pirmais solis ar milzīgu atdevi gan dabai, gan arī ekonomiski. Protams, mazajiem objektiem, kuriem ir autonoma apgāde no urba, sevi sākotnēji varbūt ir grūti motivēt, jo jūs neredzat to savos rēķinos. Ja jūs esat pie centralizētās apgādes, tad jau, protams, tas vieglāk sevi motivēt. Šeit nākas aizdomāties par dabu tādā tiešā, bet tas ir tas, kas ir pirmais solis visur, un pat ja ir ļoti augstās domās par sevi, viesnīca un tehnoloģijas ir jaunas, inventarizācija ir vērts veikt, mēdz būt kaut kādi brāķi un tā tālāk. Atmaksāšanās termiņš bezmaz, tā vidēji, šeit nevar tādu baigo statistiku veikt, bet tas var būt sākot no 3 mēnešiem tur. Tad par attīrīšanu, jā, īsā piebilde. Tās ķīmiskās vielas noslogo ne jau tikai, respektīvi, tā ieplūda dabās mazajās attīrīšanas iekārtās, ja jūs kaut ko ļaujat vai esat aizmirsuši kaut ko kādā plauktā un kādam viesim gribas vai kādam darbiniekam gribas kaut ko ātrāk, vieglāk atrisināt, tad tās ķīmiskās vielas noslogo un rada slodzi uz šām mazajām attīrīšanas iekārtām un var rasties lielas problēmas. Tā pārēj uz ekosertificētiem līdzekļiem, tā ir vēl papildu motivācija. Un par mazgāšanu viena lieta, kas ir aizmirsta, ja tas apjoms ir, vai viesi bieži mainās, vai jums tās rutīnas ir, ka tas ir izaicinājums. Šeit tā rekomendācija pieredzē balstīta ir sākt skatīties jau no paša sākuma, no tā, kādu veļu jūs izvēlaties, kādu šķiedru jūs izvēlaties. Ja tas apjoms un slodze uz šiem materiāliem ir pietiekami liela un tā intensitāte, tad ir vērts parēķināt un pastīties uz šīm tieši viesmīlības nozarei radītajiem palagiem. Tur vesela zinātne, ir 100 gadu zinātne aiz tā, kādas firmas ir uzņēmumi, kas specializējas tieši uz, lai šī mazgāšana ilgtermiņā neplosa šo šķiedru, lai viņi nezaudē savu kvalitāti un tā tālāk. Un, protams, tie ir dārgāki materiāli, bet šeit tāpat kā par energoefektīvajām ierīcēm jūs varat tīri labi izrēķināt. Un ja jūs izvēlaties pareizo pakalpojumu sniedzēju, kuram tas nav kaut kāds reklāmas triks, bet kas sevi ir pierādījis, tad arī tas iegūms būs vēl viens papildus, ne tikai mazgāšanas veidi un līdzekļi, ar kādiem mazgājat, bet šī materiāla ilgmūžība. Jā, tas arī viss no pieredzes.
Vēl kādam ir? Signe, tu kaut ko gribi teikt? Jā, bioloģiskā attīrīšana jau 20 gadus. Nekādu problēmu. Var izmantot bioloģiskos mazgāšanas līdzekļus. Pēkšņi pazud vaga, bet viens līdzeklis, kas obligāti vajadzīgs toaletēs ar bioloģiskiem, netiek galā. Tur, riktīgi ķīmija. Bet tas nebojā attīrīšanas iekārtas. Pie tā ūdens daudzuma, pie tā daudzuma, kas tur nonāk, tas izšķēdās un viss ir ok. Par veļas mazgāšanu ir jādomā, vai ir izdevīgi 65 km vienā virzienā vest uz veļas mazgāšanu. Mēs mazgājam, gludinam uz vietas. Es esmu izrēķinājusi, neviens veļas mazgātājs man nevar piedāvāt lētākas cenas par to, ko mēs varam izdarīt uz vietas. Ierēķinot elektrības patēriņu, jo man tagad ir energomonitorings ar mērījumiem pie katras iekārtas, kur es esmu gribējusi. Es tagad varēšu pastāstīt, vai ir jēga ieslēgt saldētavu leduskapi izslēgt uz darba dienām un vai brīvdienās viņa atkal, lai brīvdienās viņa ieslēgt no jauna vai atstāt leduskapi ieslēgt. To visu es izpētīšu un šī projekta rezultātā par energoefektivitāti būs kaut kāds viedoklis. Bet pagaidām veļu es esmu riktīgi jau apskatījusies ar visu gludināšanu un ar visu mazgāšanu, plus vēl tā vešana turpat atpakaļ. Tagad viens piedāvājās mūs apkalpot uz vietas, bet tās cenas ir stipri augstākas nekā mēs varam izdarīt paši uz vietas. Tā kā, katram tas pašam jāizvērtē, protams. Ja? Paldies! Paldies! Jā, vēl kāds grib par ūdens resursiem? Nav redzamas rokas. Nu tad, paldies Maksim! Jā, paldies! Par lekciju un došu vārdu Tomam. Jā, ar Tomu es satikos vienā seminārā un noskatījos, ka ļoti interesanti. Tas varētu būt noderīgi arī citiem. Tāpēc uzaicināju, lai mums pastāsta par monitoringu. Vajadzētu visam būt kārtībā tagad. Jā, mēs redzam. Tā. Jā, es jau mazliet pastarpināju ar saviem komentāriem, bet jā, sveiciens jums no Daugavpils Pievārtas Kraujas. Šodien energoauditori darbi atveduši uz šo pusi. Tā pārsvarā mēs par Rīgu esam, dzīvojamies pats, esmu no Kandavas, dzimis audzis Kandavā. Mazliet pāris vārdos par mani. Es ikdienā strādāju SIA Ekodoma, kas ir inženieru konsultāciju birojas. Darbojamies enerģētikas jomā, energoauditorija, gan ēkām, gan uzņēmumiem, gan dažādas citas lietas. Ir arī starptautiskie projekti mums pamatā, vairāki, kas vēl, apmēram tā. Esmu neatkarīgs eksperts ēku un siltuma un dzēsēšanas energoefektivitātes jomā. Un esmu arī lektors Rīgas Tehniskajā universitātē. Pasniedz vienu kursu vides inženieru zinātnēs, viedās energosistēmas. Tas ir pirmā kursa bakalauriem tāds ievads energoefektivitātē. Par šodienas tēmu elektroenerģijas monitorings sadalīju divās, trīs daļās tieši par enerģijas patēriņa analīzi, ko mēs varam paši darīt. Tad jau ir mūsdienīgi monitoringa risinājumi, ko mēs varam paši par brīvu izmantot. Un
mazliet par ilgtermiņa enerģijas monitoringu un tā ieguvumiem pašās beigās. Signe jau minēja, ka viņai ir uz katras iekārtas bez maz vai uzlikts enerģijas patēriņa monitorings. Es nezinu, Signē, kad jūs prezentēsiet rezultātus, lūdzu, atcerieties arī mani uzaicināt, paklausīties. Būšu ļoti priecīgs dzirdēt par šiem rezultātiem, kā tieši ikdienas iekārtām, ar ikdienas paradumiem, ar šīm specifikācijām, kā ir energoefektīvi lietot visas šīs jūsu minētās iekārtas. Un tad, jā, tad par enerģijas patēriņa analīzi. Šajā posmā, šajā lekcijas daļā es vairāk pieskaršos tieši elektroenerģijai, kā tas arī bija semināra nosaukumā minēts. Tie elektroenerģijas datu avoti īstenībā mums katram ir ļoti pieejami. Mums katram, kā elektroenerģijas lietotājam, katram, kam ir skaitītāja pieslēgums, mums ir piekļuve sadales tīklu mājaslapai, kur ir super detalizēta informācija par mūsu elektroenerģijas patēriņu. Nu jau 15 minūšu intervālu mēs varam redzēt savu elektroenerģijas patēriņu, un tas ir neatkarīgi no tāds, kāds ir mūsu elektroenerģijas lietotājs. Enerģijas tirgotājs, es gribētu teikt, jā, jo tās tirgotāji mums var mainīties, dati tur var pazust, nesaglabāties, bet šajā te sadales tīklu portālā mums visiem viņi ir pieejami ar minimālo laiku, jā, šīs te 15 minūtes. Un tad ir papildus vēl iekšējie kontrols skaitītāji, īslaicīgi, kas bija, ko Signa minēja, un tad ir īslaicīgi mērījumi ar pārvietojumām mēriekārtām, kas jau ir nākamais posms. Tā viena praktiskā lieta, ko es gribētu parādīt, ir šī te sadales tīkla mājaslapā, kur mēs varam pasīties šos te X stundas patēriņa grafikus, kas ir īstenībā mums ļoti noderīgi, un mēs varam analizēt savu elektroenerģijas patēriņu un savu darbību. Un tā tad, ieejot mājaslapā, es atzīmēju, ka kreisajā pusē uzspiežot patēriņš un pēc tam izvēloties patēriņa grafiku, izvēloties atbilstošu posmu, stundas, mēs varam iegūt šo te patēriņa grafiku mēnešu griezumā un par stundām. Un visus šos datus mēs varam lejupielādēt, kas būtu vajadzīgs, lai mēs pēc tam vēsturiski varam uz viņiem atpakaļ paskatīties. Sadales tīklu mājaslapā šie te elektroenerģijas dati pieejami pa iepriekšējiem 24 mēnešiem. Tātad šomēnes janvārī ieejot šajā mājaslapā, mēs vēl varētu lejupielādēt datus par visu 25. un 24. gadu un apstīties viņus. Tad vēlāk, kas ir tālāk par 2 gadiem, jau 24 mēnešiem, šie dati vairs nav pieejami, un tad, ja mēs viņus neesam kaut kur uzkrājuši kādā vietā, tad viņi ir pazuduši. Varbūt var mēnešu datus pēc tam izvilkt no elektroenerģijas tirgotāja mājaslapas
vai rēķiniem, bet tas jau ir daudz sarežģītāk kā vienkārši iet katru mēnesi lejupielādēt šos datus arī. Kāpēc to vajadzīgs un kā uz viņiem skatīties, es pastāstīšu mazliet vēlāk. Turpat pie patēriņa ir pieejams sagatavot patēriņu pārskatu, kur jau paši sadals tīkli, izveido šādu te, tas ir screenshots no Excelīša, kur viņi sarindo, kur ir lielāks patēriņš bijis, sakrāsot lielāku patēriņu un mazāku patēriņu, proti sarkanu un dzeltenu, un tad jau pirmšķietami var paskatīties uz saviem patēriņa datiem. Bet tā labā lieta, ko es ieteiktu, ir lejuplādēt šos te x-stundas datus un tad mēģināt viņus salikt un panalizēt gada griezumā. Tātad lejuplādēt Excelīti ar datiem, tātad 12 Excelīšus mēs saliekam vienā Excelī un sazīmējam grafikus. Šis ir pirmais grafiks ir x-stundas patēriņš gada griezumā. Tātad katra gada stunda stundas patēriņš, elektroenerģijas patēriņš. Šeit mēs varam labi redzēt visu gadu kopumā, kāda mums ir kāds mums veidojās šis patēriņa grafiks. Piemēram, šajā mēs redzam, ka mums tur minimālais elektroenerģijas patēriņš stundā, jeb elektroenerģijas jauda ir mazliet virs 100 un maksimālais ir virs 350. Šādi var skatīties. Šis grafiks ir no praktiskās nozīmes ļoti svarīgs, lai jūs saprastu, ja jums ir interese par saules paneļiem. Par saules paneļiem tādā ziņā, lai jūs viņus neuzliekat par lielu. Jums būtu, lai uzliktu saules paneļu, viņus nevajadzētu likt lielākus nekad kā maksimālā šī te vasaras jauda, lai jūsu ar saules paneļiem saražotais elektroenerģijas daudzums paliktu pašpatēriņam, nevis tiktu nodots tīklā, jo tas vairs nav ekonomiski pamatot, kā iepriekšējā prezentācijā minēja. Tur var likt baterijas, bet tāpat tās jaudai vajadzētu, saules paneļa jaudai vajadzētu būt vasaras maksimālā jauda, maksimālais patēriņš, kas šajā gadījumā ir no 300 līdz 350 kWh. Un to jūs varat pārliecināties paši un būt droši, ka jums neatnāk saules paneļu uzstādītājs, kas vienmēr ir ieinteresēts uzstādīt pēc iespējas lielāku jaudu. Jūs paši zināsiet, ka lielāku jaudu par šo nav jēga uzstādīt, jo tas vairs nebūs tik ekonomiski pamatots, palielināsies tīklā novadītais elektroenerģijas daudzums, un tad nekas netiks. Un pēc tam no tā baigā jēga nebūs, jo no tīkla paņemt atpakaļ vairs par to pašu naudu nevarēs. Otra lieta ir šis te slodzes grafiks, kas ir apakšā, kas ir sarindota no maksimālā elektroenerģijas patēriņa līdz minimālajam elektroenerģijas patēriņam. Tas var būt
no praktiskās puses vairāk ir inženieriem domāts, jums mazāk. Bet tad nākamā lieta ir vidējā stundas jauda diennakts griezumā. Šos te datus no sadales tīkla var sakārtot pa stundām. Tātad šī ir vidējā gada diena, un mēs redzam, ka es gribēju pointerīt uzlikt, bet tagad es nevaru atrast. Okay. Redzat, no šo grafiku, augšējo grafiku, interesanti apskatīties no tā, kā tādā sakarā, ka salīdzināt nakts elektroenerģijas patēriņu ar dienas elektroenerģijas patēriņu. Jo pārsvarā šis te lielākais elektroenerģijas patēriņš ir dienā, bet ir šajā gadījumā arī salīdzinoši liela elektroenerģijas jauda nakts gadījumā. Un jūsu uzdevums būtu saprast, dienā to ir grūtāk saprast, bet nakts gadījumā ir no kā veidojās šī bāzes. Mēs viņu saucam par bāzes jaudu, par elektroenerģijas patēriņu naktī, kas viņu veido. Tas ir ārā apgaismojums, tie ir kaut kādi kompresori tām pašām notekūdeņa attīrīšanām. Ir tas pats, bet mēģinot saprast, kas tur ir apakšā, var veikli mēģināt izanalizēt, vai mums nav palikusi kaut kāda iekārta darbojoties, kurai nav jādarbojās. Un atrodot šādas iekārtas, mēs varam samazināt šo te elektroenerģijas patēriņu turpmāk. Tāpat tās klasiskais mēneša griezums, apakšā dienas griezums, apakšā visu šo var veidot no šī te X-stundas elektroenerģijas patēriņa, uz datiem apskatīties no kādas citas prizmas, saprast, kāpēc vasarā viņš šajā gadījumā ir mazliet lielāks, ziemā ir mazliet mazāks. Mans pirmais minējums ir dzēsēšana, un tad, tad domāt un pāanalizēt. Tālāk, lai saprastu, pirmais solis ir noskaidrot jūsu enerģijas patēriņu, un tad otrais solis saprast, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Skaitlīs, absolūtās vērtībās, megavatas stundās. Jūs varat pa mēnešiem, pa gadiem salīdzināt savā starpā, bet vienkārši saprast ar industriju, vai tas ir maz, vai tas ir daudz, to nevar, jo katra viesnīca, katrs restorāns ir mazliet citādāks, un tāpēc ir izveidoti daudz dažādi indikātori, uz kuriem var paskatīties no šī īpatnējā enerģijas patēriņa, piemēram, enerģijas patēriņš pret ēkas platību, kas ir tas klasiskais ēkām, enerģijas patēriņš pret apgrozījumu, kilovatstundas uz eiro. Pie enerģijas patēriņa pret apgrozījumu es gribētu, kamēr es atceros, piestarpināt to, ka var arī vajadzētu, tas būtu viens no jūsu mājas darbiem, pēc šīs lekcijas apskatīties gada griezumā, cik jūs daudz samaksājat par enerģiju un cik ir jūsu apgrozījums. Un noskaidrot to, cik no jūsu apgrozījuma aiziet nevis tikai elektroenerģijas, bet visas enerģijas patēriņa.
Un tad jūs varētu saprast, cik šī te enerģijas patēriņa samazināšana jums ir būtiska, akūti svarīga un jā, pa lielam neatliekama. Jo, ja tas ir no 10 līdz 20% robežās, tad tas enerģijas patēriņa samazinājums jums būtu ļoti svarīgs. Ja tas ir līdz kaut kādam 1%, tad tas jūsu enerģijas patēriņa izmaiņas vai samazinājums tas būtiski neietekmēs jūsu darbību. Tā kā tas arī būtu viens veids, kā saprast, cik man jautājumi no tāda ekonomiskā viedokļa šis jautājums ir svarīgs. Tas tā mazai apkāpē. Tad īpaši Horekas nozarē ir šie enerģijas indikātori izveidoti, var skatīties kilovatstundas uz apmeklētāju. Restorānos tas ir enerģijas patēriņš uz porciju, viesnīcām tas ir enerģijas patēriņš uz viesnīcas viesnakti, man liekas, tāds bija tas pareizais termins. Un šeit es ieliku tabulas no viena cita Eiropas Savienības projekta II for Horeka, kur viņi bija savā pētījumu veikuši par Eiropas šiem te enerģijas patēriņiem, iekļaujot tur arī Latviju, un tad var salīdzināt, cik, piemēram, elektroenerģijai ir minimālais kilovatsstundu daudzums uz porciju, cik ir vidējais un cik ir lielākais, un apskatīties, sarēķināt. Jūs varat paši sev, vai jūs iekļaujaties šajā, vai neiekļaujaties, vai jums ir šis te daudz vai maz, kurā no kategorijām jūs iegulsties. Kur ir dabas gāze, jeb natural gas minēts, tur jūs varat vadīt siltumenerģijas patēriņa datus un tādā veidā. Es ceru, ka varat apskatīties šos te. Es nezinu, vai tiks sūtīts prezentācijas laikam, ka nē, bet varat pēc tam pajautāt. Būs arī e-pasta nosūtīšu prezentāciju. Un tad varēsiet paskatīties šos indikātorus. Tīpaši saprotu, ka te ir viesnīcas un viesnamu pārstāvi, tad tā amplitūda ir diezgan liela un saprast, kurā no vietām jūs esat, manuprāt, būtu interesanti. Enerģijas, tālāk mazliet par enerģijas patēriņa analīzi, ko nevar nomērīt, to nevar pārvaldīt. Novērīt var diezgan daudz, ko, kā jau Signa minēja, tad viņi ir uzlikusi enerģijas patēriņa mērītājs uz sev nozīmīgām iekārtām, un tad ir, jā, šajā slaidā es gribēju pateikt, ka to var izdarīt pa lielam uz jebkuras iekārtas. Viņu var uzlikt, var veikt ilgtermiņa monitoringu, mēs parasti to veicam kaut kādu 1 līdz 2 nedēļas, kad jau var saprast šo te enerģijas šīs iekārtas darbināšanas veidu. Plus šīm iekārtām parasti ir tas, ka enerģijas patēriņa soļi ir ar precizitāti līdz pat 1 sekundei, ja tas ir nepieciešams uzlikt. Un šāda veidā mērījumus, jā, ja tiek klāt vadiem, var veikt. Un, protams, ir rozetēs iespraužamās iekārtas, kas ir pavisam viegli uzliekam. Jā, šeit ir piemērs no šiem mērījumiem ar šīm pārnēsājamām iekārtām, ko var dabūt
ārā, paskatīties, kāds ir šo te iekārtu darbības režīms. Šis ir augšējā attēlā un apakšējā attēlā ir vienas dienas elektroenerģijas patēriņš. Tas bija kaut kādai rūpnieciskai iekārtai, manuprāt, jā. Divas stundas strādā, maz pauzīt, 2 stundas strādā. Un paralēli iet kaut kāda iekārta, kas darbojās visu laiku. Un tad ir jautājums vienmēr mums kā energoauditoriem, vai šai iekārtai, uz apakšējo piemēru skatot, vai šai iekārtai ir jādarbojas arī nakts stundās vai nav jādarbojas nakts stundās. Un šādi te var izķert kaut kādus kļūdas sistēmās, kļūdas uzstādījumos, mēģināt saprast. Jā, jo šeit ir piemērs no ventilācijas iekārtas, kur tas elektroenerģijas jauda nav, ir 1,6 kW, kas ir tāda vidēja iekārta. Bet veicot mērījumus, mēs atklājām, ka viņa ieslēdzās no 2 līdz 4 naktī. Tur pamatots iemesls, kāpēc viņa ieslēdzās, nav, jo cilvēki šajās telpās neuzturās, viņiem tur nav jābūt, un tātad arī ventilācijas iekārtai nav jānodrošina gaiss. Un, jā, tas ir tas pluss šīm pārnēsājamām mēriekārtām, ka var izķert kaut kādas problēmas un saprast to darbības režīmu. Un gada laikā tur ietaupīja 9,5 MWh. Vienkārši noņemot šos te uzstādījumus, ka viņai jādarbojas no 2 līdz 4. Un tad rupju rēķinot, tie ir kaut kādi 2000 eiro. Bišķiņ mazāk, bet tāpatās diezgan liels ietaupījums, ko var sasniegt ar pāris klikšķiem. To, ko es vienmēr rādu, kurš piemērs man ļoti patīk, ir iepriekš jau arī tika minēts, ka energoefektivitātes pasākums šis te kustības sensors. Mēs vienā uzņēmumā uzlikām gaismekļa mērījumus, kur mēs skatījāmies, kā viņš ieslēdzās un kā viņš izslēdzās. Mērījums veicām nedēļu, aptuveni nedēļu. Tad apakšējā grafikā, kur pirmajā stāvā bija gaismeklis ieslēdzās, izslēdzās, kad kāds atnāk, tad viņu ieslēdz, un kāds aiziet, tad viņu izslēdz, nekādas kustības sensors. Un otrajā stāvā bija uzlikts kustības sensors, kas ieslēdz, izslēdz šo te apgaismojumu. Un pēc tam strīpiņām, tās strīpiņas ir ieslēgšanās, izslēgšanās reizes. Šīs izslēgšanās, ieslēgšanās reizes ir bijušas ļoti, ļoti daudz. Bet jūs labajā pusē varat redzēt, ka darbības laiks, tad, kad tika ieslēgts, bija nepieciešams, šis te apgaismojums bija 7,5 stundas. Darbības laiks, tad, kad apgaismojums dega visu dienu, ir 73 stundas. Tātad 10 reizes mazāks, kas ir manuprāt, super liels ietaupījums, jo apgaismojumam šajā gadījumā bija jānodrošina, viņam nebija jādeg visu dienu, viņam bija jānodrošina tikai tad, kad pārvietojās cilvēks pa kāpņu telpu. Un jūs redzat, kaut arī cītīgi viņi bija slēguši ārā vakaros šo te apgaismojumu, tāpatās šis te kustības sensors nopietni ļāva samazināt elektroenerģijas
patēriņa. Vēl viena lieta, par ko es gribēju jums pastāstīt, daļa jau gan jums ir dzirdējuši, bet būtu katram noteikti jāizvērtē šī te pieslēguma jauda. Šeit ir piemērs no, es neatceros, man liekas, kaut kāda skolas ēka vai kaut kas tāds, bet no šiem pašiem sadales tīkla datiem mēs salikām 2022, 23, 24, mazliet 25. gada datus un salikām pretī kā esošo jaudu, kāda ir esošā, tātad krāsainie stabiņi apakšā un pieslēguma jauda augšā ar sarkano līniju. Tātad vidēji maksimālais tiek patērēt 30% no šīs te atļautās pieslēguma jaudas, ko varētu mierīgi samazināt par 60%. Ko tas dotu? Tas dotu jums vienkārši mazākas izmaksas par elektroenerģiju, jo katru mēnesi mēs maksājam par jaudas pieslēgumu, par katru ampēru mēs maksājam 82 centus plus PVN. Tātad no eiro tur sanāk, un tad tikko mēs varam samazināt, tā ir iespējams tas jādara. Protams, jāizvērtē katram šis te ir atsevišķi, jāskatās nākotnes plāni, kādi ir paredzēti, vai ir paredzēts likt tos pašus siltumsūkņus, vai ir paredzēts likt elektroauto uzlādes vietas, jo tad iespējams šo jaudu jums vajadzēs, bet tad pie šī jūs varat atgriezties pēc 2-3 gadiem un tad izvērtēt šo te elektroenerģijas jaudu atsevišķi, jo šajā gadījumā, man liekas, bija pieejams iespēja ietaupīt kaut kādus ap 2000 eiro gadā, ja es nemaldos, tikai ar pāris klikšķiem sadales tīkla mājaslapā. Nu, un izvērtējot, protams, šo te jaudu, jo tur viņi pat bieži nebrauc, neko nesamazina reāli tos skaitītāji. Drošinātājs vienkārši tas ir fiziski. Tālāk. Par enerģijas monitoringu. Atšķirības starp elektroenerģijas patēriņa datu analīzi, apskati un enerģijas monitoringu ir tas, ka enerģijas monitorings ir ilgtermiņa, tas ir secīgs, mēs katru vismaz mēnesi kaut kur ievadām šos te elektroenerģijas patēriņa datus. Tas var būt mūsu izveidots kaut kāds Excelīts, kur mēs to vadām gan par elektroenerģiju, gan to pašu par siltumenerģiju varam vadīt. Tur ir tā atšķirība, ka enerģijas monitoringu mēs veicam sistemātiski katru mēnesi. Un šodien es gribēju jums pastāstīt, parādīt kaut kādus 2 piemērus, vienu vienkāršāku un vienu mazliet advancētāku. Varu pajautāt vienu jautājumu? Mums te ierakstīja čatiņā. Var jau to beigās, Liene. Beigās? Mēs varam tagad, ja jau mēs sākām. Jo vienkārši tas bija tieši ar to iepriekšējo, tur tāds rakstīts, cik bieži var mainīt pieslēgumu jaudu. Jā, no galvas es nepateikšu, bet bieži tas nav. Ja tu samazini, man liekas, vienreiz viņi ļāva palielināt, bet iespējams ir
par to jāmaksā. Samazināt var par brīvu, par Jā, paaugstināšanu. pilnīgi noteikti jāmaksā. Tur ir jāmaksā. Tad, man liekas, atkal klāt. Tā kā ir jāizvērtē šis te samazināšanas apjoms, jo Par to sadals tīkli atbild par to. Viņi to piedāvā samazināt un palielināt. Pareizi? jā, samazināt mēs varam paši, ieejot sadales tīklo, tur ar pāris klikšķiem. Pareizajās vietās mēs samazinām jaudu un visu. Tur viņi pat fiziski neko nedara, bet palielināt tur tad ir jāskatās. Vienkārši bieži vien, it īpaši, ja tā nav kaut kāda jauna ēka vai jauna iestāde, bet jau no vecākiem laikiem, tad tās pieslēguma jaudas ir diezgan lielas. Mēs, piemēram, no mūsu pieredzes, mēs izejot cauri pāris pašvaldību ēku sarakstam, tur viņi mierīgi var samazināt. Tur mums ir bijis no 11 līdz pat 40 tūkstošiem eiro gadā tieši par šo enerģijas jaudu samazināšanu. Kur zinot, ka viņiem tur nebūs tuvākajā laikā nekādi jauni, lielāki elektroenerģijas patērētāji. Tā. Ok, es jau esmu diezgan aizrunājies par šiem te energoefektīvas pasākumiem. Iešu varbūt tā mazliet ātrāk cauri. Tā pirmā platforma, par ko es gribēju pastāstīt, ir Impavat. Pa lielam ekodomai ar to nav nekāds sakars. Mums nav nekāds sakars ar viņu. Viņa ir vienkārši, viņu veido Vācijā, bet ir savs, viņi pieejami arī latviešu valodā, Latvijas lietotājiem ar specifiskiem šiem te pasākumiem un tādā veidā. Tātad links ir šeit, lv.impavat.com. Ko šajā platformā var darīt, ir vairākas lietas. Jums, lai dabūtu pilnu profilu, tur ir jāreģistrējās. Labā lieta, ka viņi ir pa brīvu, vienkārši jāreģistrējās. Viņā var veidot savu enerģijas datu monitoringu. Tur var pievienot energoefektivitātes pasākumus un atrast daudz dažādu informāciju par energoefektivitātes pasākumiem. Jā, šeit ir reģistrācijas lapa. Svarīgi ir atzīmēt tās jūsu interesējošās jomas, jo tad jums būs arī parādīti tieši specifiski energoefektivitātes pasākumi. Un tā otra lieta, ka šajā platformā var veikt arī enerģijas patēriņa monitoringu. Tātad savadīt elektrību, siltumu, platību savu un daudz citus indikātors, un tad skatīties uz enerģijas patēriņu. Jā, šajā platformā, ja jūs negribat veidot to savu Excelīti, tad to var darīt šādā rīkā. Var pievienot pasākumus, energoefektivitātes pasākumus, kad jūs esat viņus veikuši, lai varat apskatīt un saprast, kādas ir bijušas pēc tam šīs te enerģijas patēriņa izmaiņas. Vai ir bijis kaut kāds uzlabojums, vai nav bijis kaut kāds uzlabojums, veicot šo te energoefektivitātes
patēriņu. Šeit ir piemērs no gada griezuma, kā var sekot līdzi elektroenerģijas patēriņam, bet ir arī mēneša griezumā pieejami šajā rīkā. Bet, manuprāt, tas lielākais ieguvums, un kāpēc jums būtu jāieiet šajā mājaslapā un jāpaskatās, ir šie daudz dažādie energoefektivitātes pasākumi. Es izgāju cauri šiem pasākumiem. Tur ir īstenībā daudz dažādu, ļoti interesanti un ļoti laba informācija par visām sistēmām. Pa lielam tur ir apgaismojumi, siltumsūkņi, parastie sūkņi, konstrukciju siltināšana, nu, visi energoefektivitātes pasākumi. Un, kāpēc viņi ir labi un no kurienes viņi radās? Daudzi projekti šo platformu izmanto kā savu rezultātu publicēšanas vietu. Tātad tāds pats projekts kā šis, ir daudz dažādi citi projekti, un ar to rezultāti un tieši energoefektivitātes pasākumi ir apkopoti šeit. Tad, es neesmu nevienā citā vietā redzējis tik lielu apjomīgu šo energoefektivitātes pasākumu apkopojumu vienu vietu. Tā kā, ja ir viens iemesls, tas ir noteikti šis. Ir pašnovērtējuma rīks, kuru var aizpildīt, lai saprastu, jā, kādas ir jūsu iespējas. No tā pašvērtējuma rīka tur ir jāatzīmē, ko jūs darat un ko jūs nedarat. Vai ir aeratori vai nav aeratori, un tad jums ieteiks uzlikt aeratorus. Un tad aizpildot šo, tad var arī iegūt diezgan varbūt kādu iedvesmojošu energoefektivitātes pasākumu jūsu uzņēmumam. Un tad ir jau tāda mazliet komplicētāka enerģijas monitoringa platforma, ko mēs Ekodomā esam izstrādājuši, kas ir energoplānošanas rīks pašvaldībām un uzņēmumiem. Un man te kaut kas sabrucis, bet jā, tur var ievadīt enerģijas patēriņa datus, automātiski jau no sadales tīkla, kurināmā siltumenerģijas patēriņa datus, ūdens patēriņa datus, un tad minimāli ikmēneša datu ievadu, un tos arī analizē tādā jau pārskatāmākā tūlītī. Kurināmā dati automātiski pārreikinās uz kilovatstundām, uz enerģijas mērvienību. Ja mēs ievadam, cik tonnas patērējām granulas, tad mēs jau tiek pārreikināts uz megavatstundām. Tas galvenais, kas ir, tiek skatīts patēriņa novirzes. Augšējā grafikā jūs varat redzēt, tur mazi skaitlīši apakšā zem mēneša nosaukumiem parādās. Jā, skatīties patēriņa novirzes ar esošo mēnesi pret bāzes līniju, kas varbūt parasti ir pret iepriekšējiem 3 gadiem. Piemēram, janvārī tika patērētas par 6% vairāk enerģijas nekā iepriekšējos 3 janvāros. Un tad tā sekot līdzi elektroenerģijas patēriņa datiem, kas vēl ikmēneša enerģijas patēriņa analīze atkarībā no ārgaisa temperatūras skatīties. Te ir tāda mazliet izklāja lapa parādīta katrai ēkai. Kreisajā pusē ir informācija par pašu ēku, tad par datiem, kas tiek ievadīti.
pieejami visi vēsturiskie dati, gan mājaslapā, gan Excel formātā savadītie, kas vienu vietu krājās. Un jā, šie paši grafiki, ko es minēju, kā dažādi paskatīt uz saviem enerģijas patēriņa datiem, atkarībā no ārgaisa temperatūras. Uzņēmumiem to var arī skatīties uz citiem indikatoriem, kā es minēju iepriekš, porcijām vai viesnaktīm. Tad ir šis te ikmēneša enerģijas patēriņš ar novirzēm, skatīties, kā jūsu enerģijas patēriņš izskatās atkarībā pret iepriekšējiem mēnešiem. Trešajā grafikā var skatīties, kā tas mainās gada griezumā, un tad skatīties arī, kā mainījušās izmaksas. Un tad ir šis te iespējams iksstundas un ikdienas elektroenerģijas patēriņš, kur arī ir liederīgi dažu brīdi paskatīties. Paldies! Tas no manas puses viss. Labprāt atbildēšu jums uz jautājumiem. Toms Irbēt, ekodoma.lv, ja jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi, pēc tam rodas, tad mēs varam atrast kaut kādas sadarbības iespējas un varam palīdzēt jums kaut kā tā. Liels paldies, jā. Es domāju, ļoti noderīgi. Es gribu pajautāt par tām mēriekārtām. Tātad, vai es kaut ko varu izmērīt ar tām iekārtām, ko es varu nopirkt veikalā, vai man vajag profesionāli jau tā kā jūsu, kā jau pakalpojumu pirkt? Veikalā var nopirkt šīs te rozešu mērītājas. Ar tiem arī var diezgan labi darboties un diezgan labu informāciju dabūt ārā no viņiem. Iekārtas, ko nesprauž rozetē, tur jau ir jādarbojās elektrības skapī, kur ir vajadzīgas specifiskas atļaujas, elektrodrošības atļaujas, kas ir. Protams, jebkurš viņus var nokārtot un tādā veidā. Jā, bet un tad šīs iekārtas tātad ir ar tālvadību tiek saslēgts ar kādu platformu, kur tie nonāk tie mērījumi, tā? Nē, šīs iekārtas ir uz vietas, logējas, saglabājās tādā datu nesējā un pēc tam tiek nolasītas caur datoru. Viņas nav kā tiešsaistes. Bet ir pieejamas arī tiešsaistes. Ir Latvijā uzņēmums Advangrid, kas specializējās tieši uz tādu. Signe ir šis pakalpojums. Jo viņi specializējās tieši arī uz šiem. Man liekas, ka tur ir iespējama arī tiešsaistes nolasījumi tādā veidā. Jā, tas man arī. Ļoti labi, ka viņai ir Advangrid, tur viss kārtībā. Jā, varbūt vēl kādam ir kādi jautājumi, mēs vēl varam mazliet, ja ir jautājumi vai piebildes. Klusums nav. Patiesībā droši vien, ka noderīgi būtu arī klausītājiem saņemt prezentācijas, īpaši tom prezentāciju, kur jau ir konkrēts tur mājaslaps un tam līdzīgi. Es aizsūtīšu tagad čatā savu e-pastu. Tā kā mums nav bijusi reģistrācija iepriekš, mums nav jūsu e-pasti tiem, kas piedalās, es aizsūtīšu tagad čatā, lūdzu visi pierakstiet un atsūtiet man pieprasījumu, un ar Toms jau man e-pastu zinu, un arī Maksis, tad mēs atkal man var atsūtīt. Jā, vai tie, kas gribēja pierakstīja? Informācijai vēl mums ir divas nākamās trešdienas, būs semināri, webināri, pareizāk sakot. Nākamā trešdien mums ir atkritumu tēma, arī būs ļoti interesanti. Manuprāt, Zane Kopštāle būs lektors par atkritumu samazināšanu un arī aprits ekonomiku. Un 28. datumā ir bioloģiskā daudzveidība un tās izmantošana turismā. Jā.
vēl varbūt Liena kaut ko grib pateikt? Es tikai gribu pateikt lielu paldies par to, ka jūs pieslēdzāties un arī kā aktīvi sekojāt līdzi. Manuprāt, man pašai arī bija ļoti interesanti klausīties gan savu kolēģa Makša prezentāciju, gan arī Toma. Un jā, vēlreiz pateikties arī Dženitai par uzņēmību un ka varam organizēt šos te webinārus. Jā, labi, tad uz tikšanos, nu vismaz ar dažiem nākam nedēļu un vēl pēc tam nedēļu. Liels paldies!